Es domāju, ka katram ir sapnis aizbraukt uz Karību jūru, iespaidojoties no filmas Karību jūras pirāti. Un arī manai sievai tas arī bija viens no nepiepildītajiem sapņiem. No vietas, kur mēs dzīvojam, līdz Karību jūrai ir ļoti liels attālums. Bet bijām ar mieru arī pavadīt 20 stundas lidojumā. Tāpēc Līga vēra vaļā karti un skatījās, uz kuru no valstīm mēs varam aizbraukt, lai tiktu pie tās Karību jūras. Bija varianti braukt uz Kubu, uz Kolumbiju, Panamu, Kostariku, kā arī uz Meksiku. Izpētot dziļāk iekšējo valstu kultūru, izlēmām, ka dosimies uz Meksiku. Un šis video ir tieši par mūsu ceļojumu Meksikā. Lecam iekšā! Nu, ko ir nākamais rīts? Labi pagulēts. Un pulkstens jau 9:30 un pamazām jātaisās. Brauksim tajā piedzīvojumā. Nezinu, kas tas par piedzīvojumu īsti, bet brauksim. Es vēl neesmu pamodies. Nu, re, pulkstens jau bez 10 pusē. Tā saka vai nesaka? Bez 10 pusē. Tā saka parasti cilvēki bez 10 pusē, nesaka. Es tā saku. Jā, ģipa, 9:30 mums savāks. Hiace. Right. Thank you. Ģipa, es tagad neiebraucu, kur mēs tagad 3 stundas brauksim, ģipa, pirkt šos te jewelry. Nu, nē, tur būs rādījis, kā taisīs jewelry, tos vietējos, kas viņus saprot. Un tad jānopērk obligāti. Nu, ķipa, nu viņiem tāda doma ir. So, okay, so we have 45, 30 and 3 hours, yes? Yes. Okay, thank you very much. Jā, pagaidz, iedošam tipu. Jā. Laku iedošu sataku. Sorry, I'll take it. Thank you very much, gracias. Yeah. Oh, yeah, it's okay. Viņš redz iedeva naudu, viņš uzreiz ienāca iekšā ķipa, nu tur pastāstīt, vai mums te nav nekāda problēma. Es te tā pakluso izvilku ārā kameru, lai pafilmētu, kurači mēs esam atnākuši tev uz tādu vietu, kur tirgo, redz, kur es esmu ar kameru. Te, kurači tirgo visādas briljantas, bet cenas ir vienkārši kosmosā. Vienkārši žopa tādas cenas. Pieņemsim šitā ķēdīte maksā 200. Jā, $200. Tāds sūds vienkārši žopa. Labi, es beidzu filmēt un tad skatāmies, kas tālāk notiek. Karači, beidzot mēs tikām ārā no tās katastrofas. Parādi, ko tur iedeva mums. Karači, prikals tāds. Es jau tur dzirdēju iepriekš, ko es tur stāstīju, kad nežēlīgi lielas cenas, tās cenas ir vienkārši žopa. Blin, pa tādu plānu ķēdīti, blin, tur bija $200. Līgai pat bija tāds prikals, ka viņai pat cik kaut tur piedāvāja kaut ko pastāst. Jā, es tur kā paskatījos auskariņus ar pusdārgakmeni. Jā. Un ar pusdārgakmeni auskariņi bija, un tad viņi it kā pateica, ka tā kā no 4000, cik 800 Meksikan pesos nolaidīs uz 4000. Un tad tā kā prasa, cik ir dolāros, tad bija 200, cik tur tie, es nezinu, pār $200. Un tad viņi teica, un es varu jums nolaist līdz $200 tā kā cenu un lejā, ja es tikai ņemšu. Jā. Bet, nu, nē, es beigās pateicu, ka nē, es pateicu, ka pie mums tāpatās. Es pateicu, ka šis te, es saku, mans zelta ķēdīte ar kulonu, kas var diezgan, es saku, maksā $400. Tā kā, es saku, tā kā tas, nē, neies krastā par sudraba kuloniņu. Tas nekas, ka tur pusdārgakmenis. Jā, kruči, nu, mums izrādās iedeva arī vēl tādas sūdas. Es jau ceru, cerēju, ka mums par to nebūs jāmaksā, un beigās tā arī bija, ka nebija jāmaksā. Bet nu pa visu var centās pārdot. Un tas ir normāli, tas ir biznes, tas ir turisms galu galā, un uz to viņi pelna. Es pieļauju, ka tur tā ķēdīte, ko es iepriekš rādīju, pa 200, viņa varbūt izmaksā gan meistaram, gan arī tieši materiālā varbūt izmaksā, nezinu, $10. Nu labi, 50.
un tas 150 ir tīrā vārka, nu tas tā kā bišķīt liekas. Tas ir viens otrs, man vispār pilnīgi nesaistīja neviens tur no tiem, nu, ne tur tie pulkstiņi vēl varbūt tās tur pāris bija, bet viss pārējais šitas te... No visām lūtas lietām, nē, man patika divas rokas sprādes. Es nezinu, kas tas bija par pusdārgakmeni, tas zilais skaistais, tur bija divas skaistas rokas sprādes. Jo man jau patīk vispār zilie akmeņas, tas saucamies Royal Blue akmens. Un tās man patika, nu, bet tur cenas teikšu tā priekš rokas sprādes, nu, piedod atvainojumu, tur es nezinu, miljonāram jābūt, un par tam miljonārs sudrupu parasti arī nenēsās īpaši. Jā, kaut kā tas balans starp to, ķipā, pa cenu kādu un par kvalitāti, ko viņi piedāvā, tad tiešām, kā tikko arī Līga teica to, ka, lai es kaut ko tādu pirktu, nu, ja man būtu reāli, nu, pērk tādas lietas tikai, kuram ir dafigā piks. Nabaks pirmkārt nepirks tādā. Vidējais, nu, viņš meklēs kaut ko labāku, vismaz, nu, mūsu gadījumā, pēc cik mēs esam vidējie, ja? Un bagāts cilvēks, attiecīgi, viņš vienkārši pasūtīs, vai viņam uztaisīs, vai vispār vēl jau vairāk uz pasūtījumu, tāpēc šeit vairāk šitie izstrādājumi bija priekš, biezajiem, bet, nu, nepareizs virziens katrā ziņā, nu vismaz man no manas skatu punkta. Man piemēram šķiet arī tas, ka ne jau visi nesās sudrubu. Teiksim, jā, es varbūt kaut kad jaunībā, agrā jaunībā, 18, 19 gadījumos, es nesāju to sudrubu, pēc tam es pārgāju uz zeltu. Tagad, ņemot vairāk man izsazināt, visi mani izstrādājumi, visas manas rotas lietas ir zeltā, jā, un es pēkšņi sākšu lietēt sudrabu, nu jā, nu var tur kaut kādā occasional situācijā tur uzdot kaut ko skaistu, jā, bet tam tev pirkt tādu dārgu rotas lietu, jā, teiksim, tādu lielu piķi, kad kurš tev stāvēs lādītē, kur tu izlīdus varbūt reizes gadā, jā, uz jauno gada balli kaut kādu. Vai ne? Nu, nav jēgas tam visam. Tieši tā. Starp citu, mēs tik daudz runājam tikai tāpēc, ka mēs esam saštuši to, ka mums gribēja iesmērēt. Bet mēs neesam iesmērējami. Mums neko nevar iesmērēt. Kurš mums tagad jāiet ir tekilu dzert, bet par to laiku, jā, rekur uz to ēku mums jāiet ir tekilu dzert, bet cik es alkoholu vispār nelietoju, tad Līga ies piešvilkties. Nezinu, vai tur man izdosies uzfilmēt, bet redzēsim. Metiso, hola. Buenos dias. Oh. 76, yes. 76. ¿Aguantas tu hacer ejercicio de Mexican dancing for you? Tas ir klāts? Kameru. Aizej iemet viņam 50. Jā. Yeah. Nice. Te suvenīrus var nopirkt, ja visādas, bet kā mēs viņus aizvedīsim, ja mēs arī nopirksim kaut ko? Zini, ko varētu nopirkt tradicionālo? Which is the... White, with tequila, reposado tequila, aged tequila, extra aged tequila. Which is the difference? How many years? How many years? Oh, right. Example, this is fresh. El reposado 2 years. Añejo 8 years. All right. And extra age 12 years. Okay. The more dark, you see, is more expensive and more older. Expensive. Yeah, yes. Example. What is the traditional, Mexican traditional tequila? And this one, Okay. but depend the quality. Okay. More years inside is more smoother, more quality, Okay. and more price. Thank you very much. Thank you so much, guys. Yeah, thank you. All right, thanks. Yeah. Jā, iedod viņai 50. Viņa labi izdarīja savu darbu. Yep.
Okay? All right, thank you very much. Okay, Thank you. You too, please only give me your batch number. Oh, yeah. I need this for your transportation. Yep. Your transportation pick up outside. Okay. But no, it's ready. When No, no. transportation is ready for you, the driver asks for your name here. Okay. Inside. We will Yeah. be somewhere Yes, here. what- Yeah. Okay. Yeah, thank you. Yeah. Yeah. Yeah, ligger enkele, yeah. Yeah. So, sir, look at time. Oh, yep. Okay. Trijos 15 būs pakaļ. Jā, 3 stundas. Nu, ko viss ir izdarīts? Noņēma nost no GoPro šo visu figņu, lai... Yeah, she forgot to put something into the locker. She'll be back in a second. I told you, to get in, very easy. There is 12 and 15 feet high. The way to do that, straight like a pencil, one step off and drop into the water. That's the way to get in. Wow, okay. Okay. If not, you can use the stairs. Maybe you can show first now. You got it. But anyway, this for you. If you want, Yeah. if you want, you can go down, you can watch. After you can come back to your. Tas sinotī. Jā. Pafigiet, viņš teica, kā apstājies tur uz tās malas, un tad zaldātiņā vienkārši taisnījā lec iekšā. Leksi? Nē, Kāpēc? es nevaru. Es nevaru. Easy. Te var arī lejā noiet. Jā. Un viņš teica, kā ielec te rekur tur iekšā. Ielec, un tad pēc tam Var izpild ārā, un tad kāp augšā. Nē. Es nelēkšu, es nevaru. Es arī nē. Nu, ejam lejā. Te ir diezgan stāvs. Tu domā? Te ir reāli. Nice. Is it cold, isn't it? I think so. Yeah. Yeah, It's like, cold. like this. Don't be scared. It is cold, yeah. Tur telefonu. Laiks iekšā. Nu, loģiski, kā, ko tur es atbraucu šeit? Is it cold? It is cold. I think you just simply have to do like this. At the first 2 seconds, cold. Paņem. Blīna augsts. I don't like cold water. Definitely first 2 seconds is very cold. Just jump in. Come on, big man. Filmē, ja? Bija riktīgi nice. Es tev atvičāju riktīgi labais. No sākuma ir vēsts, pēc tam pofīgi. Es kādreiz tekā peldi. Un te apakšā ir šitāds te. Nice. Riktīgi labs. Skaties kāds ūdens. Tu gāji, tu lien īdīs iekšā. Ielien iekšā. Bet nelēc. Bet tev ātri jātiek ir iekšā. Tu ātri tiec iekšā, un drusku pie malas apstājies. Sekundes 10. Elpo vienkārši dziļi elpo, jo to ķermenis norāda šoku, jo ir augsts. Ķermenis tā norāda šoku. Un pēc tam tu normāli elpo, jau viss ķermenis saprot, ka nav nekas bīstams, jo kas notiek, ka ķermenim šoks ir. Viņš koncentrē visu, pilnīgi visas asinsrita, visas ķermeņa vidu. Un tev uzreiz liekas, panika.
ķermeni pašam. Viņš pāriet 10 sekundes, un tad viss ir marinē. Easy. Redzi? Tas bija cik spārnis? Nezinu. Pilnīgi iespējams. Bet riktīgi nice. Ūdens vienkārši tāds zils, apgājis. Dzīdrs, ja pat zivvis. Davai. Zivvis var būt. Nē, tā, ka tu glāzi liekas silts, bet tā liekas saules. Tas ir no sākuma saule. Man liekas, kad ielas man bija tāds realitāts. Es atcerējos. Where the prices are? Prices ATV. Oh, evil condition. It's coming your tour guide, okay? Yeah, whereabout we need to be? Nothing like that. Over there somewhere. Just a question, where we could go for a quick smoke? Here. It's possible, yeah? Yeah. It's allowed. Perfect. Yeah. Nice, thank you. Kroči, jā, es tikko samaksāju 2400 amerikāņu peso. Amerikāņu peso, jā? Nē. Tikko samaksāju 2400 peso, lai mēs pabraukātu ar močiem pusstundiņu. 2 beidzot Līga arī brauks pie roļiem. Bet skaties, kas man ir, redzi? Tā ir tā idiots ielec iekšā ūdenī ar maiku. Bet tas maz zesēs tevi bišķiņš tajā veicē. Kaut lietus līs tāpatās. Ir karstums. Lietus līs? Es pat teicu, nē, pirmīt bija lietus. No, it kā tā nav, tas nav pat karstums, tā ir veice. Nu jā, tāds veicīgs. Kā forši rast no filmēt. Nē, ģimenē resnā esmu es. Tu vienīgā rest. Jā, tu esi gudrais, un es esmu resnā. Mums tā sadalīts tās lomas. Jā. Jā. Nu, ko jā, iesim atpūtīsimies un gaidīsim, ka mūs sauks uz kvadratcikliem. Ja tev ir tā, ka tu, ej, koroči baigā gāzē, ja? Un tu pieņemsim, tev ir žopa tāda, liekas, dirsā. Abas divas bremzes, bet lēnām spied, nespied ātri tikai. Un obligāti īkšķi laid vaļā. Viņš neizpolē. Līgai grūti līdzi tikt. Tūlīt izlādēsies man kamera GoPro, bet nekas. Galvenais apziņas galvā. Jē, do 5. Malacis. Pirmā pieredze, kā tev īkšķīts? Šitas īkšķīts, kā tev jūtās? Nav no vainas. Beig tādi vāji, viņi beigās jau tur daudz tā kā lielā. Šitas jau, ātrāk pa 45 negāja. Jā, es neskatījos. Es speciāli paskaties, ka skatos, jūs tur aizlidojat jau LL ratā, tur kaut kur aizbraukuši, es skatos, manējos tur napakas pļurkšķina, Bet bija nice, ne? Man šis tā patika. Pofik, kad mazs laiciņš un it kā padārgi, bet pofik pilnīgi piedirsts. Tev jau arī tagad spieriens vismaz nenodžumīt, tad vismaz izbrauci. Bailes jau bija tikai, ka vienīgais kājas bija bailes pie motora, jo viņš bija beig karsts. Jā. Nu redz, tagad tu izbaudīji, kā ir braukt ar moci pat Lietuvu. Tikai labi 45, bet tomēr. Nenodžumīja, bet tad izbrauca moci. Jā, tā kā tu pa priekšu tur ārdījies, tad man visi putekļi, visi akmentiņi, visi ģīmī. Es neārdījos, es godīgi braucu. Jā. Līgai takos, man šmakos. Tev tipiski kā istam, jūki istam. Jā, rītīgas. Nav rītīgas, bet ir ass. Rīklītē dedzina. Tā kā Zubarevs teica, rītīgi sēdies šitos visus trakos un tad grib, lai tevi izdrāž sniega vīrs. Tas vienkārši no karstuma man tādas stulbības nāk galvā. Nu viss, es savu šmurgeri apēdu, labs īstenībā. Es nezinu, Meksikā, tas garšu spektrs ir tik milzīgs, ka, es nezinu, man reāli garšo. Nē. Nu, tu pēc saviem takos negribi seksu ar sniega vīru?
Ja nu vienīgi tu paģērbsies pa sniega vīru. Jā. Labi, es paģērbšos pa sniega vīru. Bet to gan vakarā. Starp citu, ka es redzi, rekur zem kečupa apakšā es paliku 50 peso. Kad pirmais, kurš novāks no galda, tas dabūs 50 peso rokas naudu. Mums vēl kaut kāda stundiņa laiks ir un iesim patusēt kaut kur vēl un tad jau jāgāž atpakaļ uz viesnīcu. Mēs braucam un domājam kādu steli to, kad šofers speciāli liek tādu mūziku, lai mums patiktu, vai varētu ielākt pitbuls, lai nevarētu ielākt tāpēc naudu nopelnīt, bet tāda ir reāli, vai ne? Es piefiksēju to, man reāli tā liekas tik tik. Bet, protams, ka mēs atstāsim kaut kādu naudu. Jau šie vieta rādījos. Jā, viņš liek dziesmas. Iepriekš viņš jau redz kāds kontingents, tad zina, kuram kontingentam kādu. Bet nu kādu smoku kā māk, nu, pareizi. Cik atstāsim? 50 vai sotaku? Ko? Cik tu atstāsim? Atstāsim sotaku. Normāls mūzums. Un es pat tikstu tā kāju uzlikt. Sotaks garantēts. 50 par mūziku, 50 par kāju. Iedzimš no jauna Jā. Viņa vārds Jēzus. Viņa vārds Jēzus. Hestus. Nekas, bet es redzēju kādreiz Jēzus. Nē. Es esmu, kur ir, skaties, kur aizgāja. Rekur priekšā stāv. Jēbutiņš viņiem pastāstā. Kurš? Rekur Jēzus. Tie, kas nav redzējuši Jēzus, rekur ir Jēzus. Redzējāt? Redzējāt? Yeah, thank you very much. Thank you so much. Yeah. Yes, mēs esam atpakaļ mājās. Nice, very good. Laši atpūtāmies. Tagad ejam uz numuriņu. Šitien te ir ļoti ilgi stāvi. Šitien tieši, tad tev sāk gribēties čurāt. Klausies. Bet baigi interesanti, zini, kas ir? Šās starp citu ir pīpētavu. Bet zini, kas interesantākais, tas, ka pulkstenis ir tikai 6:30 un jau reāli ir ārā gandrīz tumšs. Skaties, pirms es beidzu filmēt, tagad redzi, ka cik ārā tumšs ir. Pulkstenis ir bez 27 un pasies, cik ārā tumšs jau ir. Cik ātri palika tumšs, vienkārši 10 minūšu laikā. Labi, mēs dodamies atpakaļ uz numuriņu. Tā jau kā aizriestos, kā saka, un jāatpūšās, ir pietiek skraidīt. Ienācām numuriņā, konstatējām to, ka mums testāv kokaīns. Nē, tas nav kokaīns, tur iekšā ir tekila, tās tie visi savinieki, ko mēs šeit pirkām. Tekila un stakančiki. Un stakančiki un rekur koliņi. Uzdaramai. Jā. Tas pats, kas vakardien. Nē, cits kaut kāds bija ienācis kaut kāds cits čels, bet neuzfilmē, kāpēc neuzfilmē, vajadzēja not, šodien kameru vajadzēja not, lai stāv un viss. Bet, jā, tāds baigi friendly, viņi te visi tādi draudzīgie. Piesnieki atstāja, karači. Rekur es pasūtīju supčiku. Šoreiz nav vesels lērums ar šķīviem, tikai 4. Supčiks pasūtīju. Šitos jau izvēlēs, tas ir takos. Tad chicken wings, šitie ir gan riktīgi asie, vakardienas arī viņi bija, viņi ir riktīgi asie. Un tad kas tas man bija? Zivs, jā. Nu viss, sastum smagā, tā uz nakti kārtīgi un tad var iet gulēt. Jā, tad citu, mēs paņēmām un samaksājām par rītdienas tā kā atrakciju jau, un tā atrakcija ir jābrauc no sākuma un būs ķipa līdz tai vietai, kas ir pusstunda no mūsu viesnīcas. Nekāds transports neiet, bet mēs izdomājam, ka mēs paņemsim Uber. Ubers īsti nav dārgs, tad 30 kilometriem kaut kāds 17 eiro plus mīnus. Un tad attiecīgi mēs esam tur, tad mums jābrauc būs ķipa ar kaut kādām tur laivām, ķipa speedboats, es nezinu, cik viņas tur ātri iet vai lēnu, bet jā, katrā ziņā rītdien ar tiem speedboatiem, tad ir tie jetski, kas ir ūdensmači, un tas snorklings, kas mums baigi īsti neinteresē, jo Līgai nepatīk galvu zem ūdens, un man nepatīk atkal, kad es nevaru pelpot, es esmu taču zivs loģiski. Zivs man tur ir šķīvi ir, jā, bet es pats neesmu, jā. Nu, stulbs joks, bet kāds ir tāds ir. Nu, lūk. Un, jā, tad rītdien mēs mocam uz turieni, bet tagad pārēdam un mazgājamies un ejam gulēt. Ko ir jauna diena? Jauna piedzīvojuma. Tāds fiksējs ātrais updates. Pulkstenis tagad ir bišķīt pār 10.
Tagad mēs ejam ātri paēst, jo 11. mums ir iebūkots Ubers, tas mūs savāks lejā pie receptiona. Un tad ar Uberi mēs brauksim uz to vietu, kur ir rezervētas tās ātrās laivas un ūdens moči. Tāpēc mums tagad bišķīt ir jāpieliek, kā saka, solas. Nav jau īsti baigi daudz laika. 45 minūtēm jāsaspēj paēst un jānoiet lejā receptionam. Esam citu pa 30 km braucienu samaksāju turpat $20. Tā kā es domāju, ka tas nav baigi dārgi. Vietējie 100% man paprasīt kādus $50, jo, uz turistiem pelnam, visur tas notiek. To es labāk ieju oficiāli Uber saitā, samaksāju un droši mēs tiekam līdz galamērķim. Bļāviens ārā 28 grādi. Oh, it's cold here and very good. Yeah. Your name is Ivan. Ivan. Where are you originally from? Are you Mexicano? Russian. You're Russian? Fucking with you. Fucking the name is. Yeah, honestly, because the Russians have the name like Ivan. Yeah. Bļā, taksis rītīgi normāls pipars. Jā, tur ir speedboat. Bet runājot par taksistu, jā, tur ir Meksikānis un no Amerikas, no Dallas, jā, viņš bija? No Teksasas. No Teksasas. No Teksasas, jā, viņi visi saka štatu, nesaka tieši pilsētu. Un, jā, beigās atstāja, karoči, Sotaku viņam tā kā dzeram naudu. Viņš jau beigās teica, nevajag, es teicu, labi, ja jau es dodu visiem, tad dodu visiem. labi, ka es neesmu sievieti, kas var tevi pārprast. Bet labi, mēs tagad bišķīt pasēdēsim ātri pasēdēsim, uzpīpēsim, protams, ko citu mēs darīsim. Tad mēs ejam čekoties iekšā un tad mauksim ar šitām laivām. Very good. Are you ready for the action? Action. All right. This is going to be your boat that you're going to drive. The boat is very, very safe. Mēs esam atbraukuši laikam uz snorkelinga vietu, bet pasties kāds ūdens. Nu īsti, esi gatavs ņurkot? Pirmais experience. Ņemot vērā to, ka man no tā bija visvairāk bail. To tā nospiest. Jā, varētu būt. Kā man bija visvairāk bail no kaut kā tāda, lai gan es to visu mūžu esmu gribējis izdarīt, bet tas bija kaut kas fantastisks. Tā tev esi kā kapteinis kaut. Rīktīgi super. Maucam! Visi mēs izpeldējāmies, kā izpeldējāmies, izsnorkelintojāmies, tikko uzpīpējām un tagad jau ejam atpakaļ, lai dotos un mokus uz jetski, bet kamēr līdz nevarēs ņemt.
ko super, čuper šodien bija, ne? Šodien rītīgi ideālā, man patīk. Vienīgais Līgai nepatīk, kas tev nepatīk, pastāstīt. Nu, pastāst visiem, kas tev nepatīk. Man nepatika jetski ārdīšanās, man bija bail, man ir tūzlas tekur uz lokām. Jā, Līgai ļoti neērtā pozīcijā sanāca sēdēt, tāpēc viņai vēl plus ūdens, rokas slīd un tomēr aizmugurē sēžot ir aizmugurē sēžot un priekšā sēžot ir priekšā sēžot. Tātad kopā mēs samaksājām par tiem jetski, speedboats un snorkelings $99 no cilvēka, ja? 167 funti, tie ir kaut kādi $200, bet jā, 167 funti. Tipu nekādu neatstāju, bet man nācās, pat cik es nevaru braukt un pats sev filmēt, tad es te ar vietējiem čeļiem ar skidonu pa puscenu nopirku no viņiem tā saucamā video materiālu. Lai būtu mums un būtu arī tev. Tagad tikko iebukojām taksi. Ubers atkal būs pakaļ un pa Uberi, cik teici? €47. €47 uz turien tagad aizbraukt. Šeit bijis puslētāk. Tāpēc, ka turismu vieta. Jā, 4 vakarā jau, tāpēc rulējam tagad atpakaļ uz viesnīcu un ejam ēst. Es kruči bišķīt samelojos, €27 ir par, €27 par taksi. Nē, viss tur 47, kā es teicu. Bet nu gaidam, 330 metri viņš būs klāt. Yeah. Let's go. Yeah, thank you. Thank you, bye-bye. Karoči, prikals tāds. Все, давай, čau. Karoči, prikals sekojoši. Sals ir nomazgāts nost, paēduši mēs esam. Visi kārtībā, pulkstens 6 vakarā. Mums ir tāda lieta, ka nav ko pīpēt. Tā kā es sveiciens visiem tiem, kur nepīpēt, jūs esat malači. Jums nav nekādas neērtības, kā pieņemsim man šī gadījumā. Man cigaretes beidzās, man jābrauc tagad ir ar dranduļetu, jā, to pašu skuteri. Jābrauc ir uz vietējo benzītānu, ko es arī darīšu. Attiecīgi es līdz paņēmu arī dronu un mēģināšu beidzot kaut ko finālā nofilmēt no gaisa. Nu, kur ir mans dranduļets? Re, kur ir? Nē, es jau nemaz neizskatos pēc tūrista. Pielec. Labi, baigi ilgi nečakarēšos, celšu dronu augšā, skatīšos no gaisa, kā tā izskatās. Visi jau redzēja, nu nekas īpašs nav, bet nu tomēr vismaz kāds kadrs no gaisa. Labi, es te baigi daudz nečakarējos. Jau krēsli ir un tūlīt jau būs tumšs, tāpēc ātri jāmauc uz veikalu. Jūs saka, ka naktī šeit var viss sūdīgi beigties, tāpēc mauc uz benzītām pēc cīgām. Redz, ko cilvēks var cigarešu dēļ izdarīt, bļāviens. Naktī braukt bīstamā rajonā, bļāviens. Tad, kad izbrauc ārā no hoteļu zonas, tad ir bīstamais rajons, kur var arī dabūt pa čaganu, atņemt piķi, kontroleri, jā, viss var sūdīgi beigties. Bet pofīgi, cigarešu dēļ es, loģiski, ka es braukšu pakaļ, no? Viss jau, davai, maucu. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también.
Īsāk sakot, izbraukāju veiksmīgs, viss vienā gabalā. Nekas man nav pazudis, tā roka, ne kāja, ne plecs, nekas nav nemaz tik bīstam, tikai tas, ka ļoti daudz visādi mošķi, visu laiku sejā sitās un tā tālāk. Un uz šosejas lielstrādes ļoti lielās šosejas ir diezgan grūti arī uzbraukt virsmu un nobraukt no viņas. Tāpēc gāja garām amerikāns, ieraudzīja uzrakstu Chicago, beigi nice, ko pats viņi iedeva. Rēcīgi. Sēja man vienkārši sarkanu žopa, plecs sāp, viss apdedzis. Rītdien vēl plānojam braukt uz to saliņu, kur Līga gribēja ļoti, es ticu. Un arī, kad braucām taksists viens, uz turien, kad braucām šodien, tad taksists teica to, ka tur ļoti forši smuki izskatās. Tad mēģināsim uz turien nokļūt. Rīt, principā, pēdējā diena ir. Tad jau parīt mauks atpakaļ uz Angliju. Bet, nu, reāli es esmu tā enjoy it. Šitās brīvdienas vienkārši bombā. Labrīt! Pastiec ārā kāds burvīgs laiks. Vienkārši ideāls. Jauna diena, jauni piedzīvojumi, pēdējā diena Meksikā. Tikko domājām, iesim paēdīsim, pulkstenis jau ir 10, bet nē, lietas līst. Bella, čau, mamma mia, amuseralo. Amošelērām burgāzē. Šodien, kroči, nekas nav noticis, vispār pilnīgi visu dienu pavadījām viesnīcā, nekur īsti apkārt nevazājāmies, nebija nekādas baigās jēgas. 50 atstāja tipos, tas tikai tāpēc tā informācija, lai pieliktu klāt jau pie kopējās summas. Ko mēs, ir jau vakars, 6 vakarā, rītdien atdodam skūteri, pēc tam ejam ēst, ātri fiksi paēst no rīta, ja, un tad mūs gaidīs taksis un vedīs uz lidostu, bet tagad, ko mēs darām, mēs krāmējam. Man tas patiesi, cik Līgai daudz kokaīns ir. Redzi? Rīņiet. Tu domā, ka nepaņems tev uz, tajā lidostā? Nē, es taču ar savu šarmu apburšu visus. Ceļš tās meksikāņu bābas, kas tur airportā ir. Jā. Redz, easy. Paņem rītīgi daudz kokaīns, cik kāds 6 kilo ir, ne? Jā, tā varētu būt. 6 kilo koks līdzi un ideāli vienkārši. Jā, kur mans bardaks. Jums jau tāds parasts bardaks ir. Tā aparatūra, un tur kameras, un vadi, un cigaretes, un telefonu, un visādas sūdi mētājās. Labi drēbes, tas ir normāli. Jā, labi, vajag daudz nepļāpāšu. Šodien vakarā kā tusiņš paredzēts, vai iesim, nezinu. Bet doma ka ir aiziet palūrēt, kā viņi tur austiņās viss tirināsies, jo jā, šodien tas saucamies, tas silent partijas. Bet, jā, īsāk sakot, krāmējam mans un tad pēc situācijas. 357 000 minūtes vēlāk, viss sakārtots, sapakots, izdarīts, sadarīts. Un mēs tā izdomājam, ka mēs nekur neiesim, mēs iesim laicīgāk gulēt, lai laicīgāk pieceltos, lai nav lidmašīnā jāguļ tik daudz stundas, jo nav baigi forši komfortabli. Vai ne? Gatavu uz mājām braukt? Jā, jau šodien gatavot mājām braukt. Jā, vediet mūs šodien mājās. Vārda vistiešākajā nozīmē tiešām super forša atmosfēra Meksikā. Es iesaku katram aizbraukt uz Meksiku un paskatīties to vietējo kultūru. Tiešām super forši. Es laikam tomēr neieslīgšu detaļās un nestāstīšu, kas bija, kā bija, kur bija. Tu visu principā redzēji to, ko es gribēju parādīt, to es arī parādīju. Nu ko, laiks posties mājās. Pusstunda mums aizņems tik vien, lai nokļūtu no viesnīcas uz lidostu. Tālāk 10 stundu lidojums, kas jau ir no Meksikas līdz Dallasai. Tad pārsēžamies citā lidmašīnā un lidojam vēl 4 stundas no Dallas līdz Anglijai. Un tad tik vien kā nieka 4,5 stundas, lai nokļūtu mājās. Paldies, ka noskatījies un tiekamies nākamajos vidikos.